tā ir Spokupils, sieviešu ģimnāzija. Agrāk bija. Putniņi, tik skaisti vītaro putniņi šodien. Re, kā pussalu izgrieza visu. Tā, nu ko es varētu pastāstīt? Jā, Spokupilī, re, kur nav jumta, jo tur kaut kādas apmācības bija, karavīru vai zemesargu vai nezinu kaut kādas, un viņi tur izdomāja iekšā laikam pasildīties, uztaisīt ugunskuriņu, un tad te sabrauca ugunsdzēsēji. Vismaz tā ir mana versija, un visu nodzēsa, un jumtiņa nav. Tālūk. Jāiet paskatīties, vai ir manas čūskas, vai vēl ir. Ir, čau čūskas. Mani sneiki. Viena doma braucot riteni man tomēr šodien bija, ka es dzīvoju ar pilnu krūti. Vai nav skaisti? Kas tas peld? Kas tur peld? Tas nav bebras. Kaut kas zem ūdens peld. Laikam bebras. Jā, tas ir bebras. Bebra kungs. Labais. Bebrēns. Čūska izskatās. Peld pāri. No vienām niedrēm uz otrām niedrēm. Jā. Ko tik es te neieraugu. Tas ir bebras pareizi. Iekomentējiet, vai tas ir bebras. Nu, gan jau, ka bebras. Jā, nu viņu tagad vairs neredzēs. Video viņu neredzēs. Es skatīšos dzīvajā, kur viņš tur ir. Redzi. Superīgi, ka man dzīve ir pareizi. Rušonas ezeriņš. Brauciet makšķerēt, šī ir makšķernieku vieta, re. Te ir viena laiva. Pārējo laivu nav. Redzi, tur ir tāds makšķerēšanas iespējas Preļu novadā, un tur ir daudz zivis, kādas te var noķert. Kur bebra kungs? Neredzu. Viņš aizgāja graust kokus. Jā, bija te vienu gadu nograusts. Skatījos. Man ir jauna cepure. Varu ieslēgt, parādīt savu cepuri. Kada man cepure? Es, protams, viņu nenēsāju kā vajag, bet baigi foršā. Bet varbūt arī viņu vajag šitā nesāt. Brālis atdeva dēlam, bet dēls saka, ka viņam par maza. Un viņa tā cieši pieguļ austiņām, tā ka tad, kad es klausos mūziku pa ceļam, tad austiņas nekrīt laukā. Labi. Nu, skaistulīte. Bebra nav. Suns rej kaut kur pa labi. Jā. Dzīvojiet cilvēki ar pilnu krūti. Tas ir superīgi.